pirms pāris dienām, teiksim tā, milzīgu vilni sociālajos tīklos un ne tikai izsauca bijušās valsts prezidents Vairas Vīķes Freibergas sacītais, tā vienkārši sakot, ka tauta ir stulba, jo atbalsta Trumpu. Un šī nebija pirmā reize, kad Vaira Vīķe Freiberga, tā teikt, nepārprotami lika saprast, ka tautai, tā teikt, visi nav mājās. Šo žestu jūs arī noteikti atceraties. Bet tā vai citādi, viņa ir un paliek eks-prezidente. Ringold, tu studentiem lasi lekcijas, un es zinu, ka viena no tēmām ir tieši par valsts prezidenta institūciju un valsts prezidentu kā tādu. Ko tu par šo visu vari teikt? Es varu pateikt tikai to, ka man ir kauns par šādu izteikumu. Ja pat viņi tā domā, ka tauta ir stulba, to nekad nevajadzētu teikt. Un šī gadījumā es redzu, ka tā ir parlamenta vēlēta prezidenta, un tas nicinājums un augstprātība, kas ilgi mājo iekšā, beidzot iznāca ārā, un es gribēju teikt, ka man liels kauns par to. Jā, un vēl jau vairāk tieši tāpēc, ka valsts prezidenti faktiski gandrīz visi, izņemot Andri Bērziņu, kurš no valsts dzīvokli starp citu neņēma, dzīvo uz nodokļu maksātāju rēķinu šobrīd. Gan dzīvokļi, gan pensija. Ja? Tā kā tas arī Es domāju, jā, tas jautājums pats ir augšā to problēmu, jo faktiski Gunta Ulmaņa otrās prezidentūras laikā tika pieņemts likums par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu, un tur parādījās ļoti liela pensija, nodrošināšana ar valsts automobīlu, un šobrīd mums ir veseli 4 prezidenti, kas dzīvo uz nodokļu maksātāju rēķinu, un tas ir ļoti daudz, jo sākumā bija domāts, kā prezidents parasti uz 2 pilnvaru termiņiem. Un šī gadījumā pateikt, principā tautai, kas maksā tev nodokļus, ka tu esi riktīgi stulba, kā viņi arī teica. Es domāju, nav ētikas komisijas bijušajiem valsts prezidentiem, bet katrā gadījumā te paceļās riktīgi jautājums, vai mums vajag maksāt prezidentiem bijušās pensijas. Un tagad Rinkēvičs, viņš neiziet otrā termiņā, viņš kļūst par 6. Kā mums vesels bars labi apmaksāt pensionāri, kas uzskata, ka tauta ir stulba? Te ir par ko padomāt vēl un vēlreiz, un es tomēr beigās tādu mazu darvas karotīti savu kolēģu sabiedrisko mēdīju lauciņā lieki piebilst, ka Vaira Vīķe Freiberga krustpunktā Latvijas Radio 1 viņai bija stunda ētera laika, kur viņai ļoti sirsnīgi piebalsoja neviens cits kā Arnis Krause, un tās pašas dienas vakarā panorāmā tika samontēti apmēram 2-3 minūtes, kas ir daudz sižets, saliekot kopā tos spilgtākos epitetus, izteicienus, ko viņa teica. Bet es domāju, ka tauta var justies lepni, jo viņi ir stulba tikpat, cik ASV prezidents. Jā, un tad, katrā gadījumā, tā ir laba kompānija.